Metāla konstrukcijas mugurkaulā. Vai tas ir labi vai slikti? Vai tas ir pluss vai mīnus? Šodien parunāsim par to šajā video. Mani sauc Jānis Lēziņš, esmu ārsts neiroķirurgs, un es uzreiz gribu pateikt, ka viedokļi par metāla konstrukcijām mugurkaulā ir ļoti daudz un dažādi, un praktiski katram ķirurgam, kas strādā ar mugurkaulu, ir savs viedoklis attiecībā uz metāla konstrukciju pielietošanu mugurkaulu slimību ārstēšanā, un es šajā video paudīšu savu personisko viedokli attiecībā uz metāla konstrukcijām. Kas ir metāla konstrukcijas? Metāla konstrukcijas, jeb fiksācijas, kas nāk ar dažādiem vārdiem, ir transpedikulāra fiksācija, ir transpedikulāra fiksāciju dažādi veidi un paveidi, kuri slēpjas zem burtiem A-lif, T-lif, X-lif un tā tālāk un tā joprojām, bet pēc būtības tas nozīmē, ka mēs mehāniski savienojam divus blakus esošos skriemeļus. Un šie divi blakus esošie skriemeļi savā starpā kļūst nekustīgi. Bet bieži vien mēs, gan es, gan citi ārsti savā praksē sastopas situāciju. Dakteri, man uztaisīja fiksāciju mugurkaulam, sākumā viss bija labi, bet tad kaut kādu laiku vēlāk, 3 mēnešus vēlāk, 6 mēnešus vēlāk, gadu vēlāk vai 2 gadu vēlāk man attīstījās atkal problēmas ar mugurkaulu, un tagad iet runa par to, ka man vajadzētu fiksāciju vēlreiz un pagarināt esošo fiksāciju un tā tālāk un tā joprojām. Kas tas viss tāds ir? Nu, kāpēc cilvēkiem fiksāciju uztaisot sākumā ir labāk, bet pēc tam var palikt sliktāk? Lai saprastu šo te problēmu, mums ir jāsaprot, ka mugurkauls ir kustīgs. Tātad mēs varam saliekties, atliekties, un šī te kustība notiek uz tā rēķina, ka divi blakus esošie skriemeļi savā starpā spēj nedaudz kustēties, kas ir normāls kustīgums. Un saliekšanās, atliekšanās veidojas daudziem skriemeļiem, tā saucamiem segmentiem, summāri pakustoties. Tātad vienā segmentā drusku saliecās, nākamā saliecās, vēl nākamā saliecās, un tad kopumā mums izveidojas spēja saliekties un atliekties. Taču, ja mēs fiksējam vienu segmentu mugurkaulā, tad vienu segmentu padaram pilnībā nekustīgu, tad cilvēks jau tik un tā savā dzīvē turpinās saliekties un atliekties, un tas notiksies uz blakus esošās segmenta pārslodzes rēķina. Tas nozīmē, ka viens segments mums vairs nekustās, tad blakus esošā segmentā slodze var dubultoties, kas var novest pie tā, ka šis blakus esošais segments ātrāk nolietosies starpskriemeļa disks, starpskriemeļa locītavs, var izveidoties sašaurinājums mugurkaula kanālā, nervu nospiedums, un cilvēkam rodas jaunas problēmas, kā sekas tam, ka viņam ir izdarīta fiksācija mugurkaulam. Tieši šī iemesla dēļ tātad šo te problēmu sauc par blakus esošās segmenta slimību. Ja, tātad safiksējot vienu segmentu, mēs paliekam zem slodzes blakus esošo segmentu, un cilvēkam pāris gadus vēlāk var būt nepieciešamība pagarināt fiksāciju par vēl vienu segmentu uz augšu. Un kas notiek tad? Tad problēma pārnesās vēl par vienu segmentu uz augšu. Un šad un tad mēs varam sastapties ar tādām situācijām, kur cilvēkam ik pa pāris gadiem tiek arvien taisīts jaunas un jaunas operācijas un pagarināts fiksācijas, jo blakus esošais segments nolietojas. Tieši šī iemesla un arī tā iemesla dēļ, ka fiksācijas operācijas ir diezgan lielas, pacientam grūti panesamas ar diezgan lielu audu bojājumu, man kopumā fiksācijas operācijas nepārāk patīk. Un, manuprāt, fiksācijas operācijām, protams, ir sava vieta, bet tā vieta, pēc mana personiskām domām, ir nepārāk bieža. Ja, tātad vēlreiz atkārtošos, ka daudzi ķirurgi, kas strādā ar mugurkaulu, viņiem viedokļi atšķirās šajā gadījumā, bet es paudīšu tikai savu viedokli. Manuprāt, fiksācija mugurkaulā ir pielietojama situācijā, kad ir pacientam patiešām nestabilitāte. Tātad tāda vai citāda iemesla dēļ skriemelis viens attiecībā pret otru novirzās, jeb tautas valodā varētu pat teikt ļurkājās, skriemeļi ļurkājās viens attiecībā pret otru, un tas rada sāpes un problēmas, nu tad neko darīt. Ja skriemeļi ļurkājās, viņi patiešām ir nestabili, tad mēs mugurkaulu stabilizējam, mēs viņu saskrūvējam kopā un tādā veidā
atrisinam šo te problēmu, un tad šī te fiksācijas operācija ir uzskatām par mazāku ļaunumu nekā šis te potenciālā blakus esošās segmenta slimība, kuru var arī neattīstīties, tas var arī nenotikt. Un otra situācija, kad ir pielietojama, manuprāt, pielietojama fiksācija, ir tad, kad starp skriemeļu disks, kas faktiski ir tāds mugurkaula amortizators, ir pilnībā nolietojies, skriemeļi miedarbojas viens attiecībā pret otru cieši, tas rada iekaisumu un sāpes, un tādā gadījumā, patiešām, neko citu, ja cilvēkam sāp stipri mugura, mēs nevaram viņam piedāvāt, kā tikai šos skriemeļus safiksēt, sastiprināt viens attiecībā pret otru, un tādā veidā panākt šo sāpju uzlabošanos vai izzušanu pavisam. Es, protams, šajā video nepieskaros situācijām, kad ir cilvēkam mugurkauls nestabils radies traumas rezultātā. Tātad cilvēkam ir salauzts mugurkauls, viņš kļūst nestabils, jāfiksē, tas, protams, ir pilnīgi cits stāsts. Vai arī onkoloģijas gadījumā, ja cilvēkam audzējas attīstās mugurkaulā, mugurkauls kļūst nestabils, protams, jāfiksē. Gribu vēlreiz uzsvērt, ka šobrīd es paužu savas domas tikai un vienīgi par situācijām, kas ir saistīts ar tā saucamām deģeneratīvām mugurkaula saslimšanām, jeb mugurkaula saslimšanas, kas ir saistīts ar tā saucamo mugurkaula nolietošanos. Un atkārtošos tādā gadījumā, manuprāt, fiksācija nav ļoti bieži izmantojama. Kā es jau minēju, ir daudzi speciālisti, kas strādā ar mugurkaulu, ķirurgi, kuriem ir cits viedoklis, un viņi pielieto arī fiksācijas operācijas gadījumos, kad cilvēkam ir attīstījusies mugurkaula kanāla sašaurinājums, jeb stenoze, un kā arguments par labu fiksācijai ir tēze, ka mugurkaula kanāla sašaurinājums ir sekas kaut kādai nestabilitātei, ka šis te mugurkaula kanāla sašaurinājums rodas jau a priori kā sekas tam, ka mugurkauls ir nestabils. Un tātad, ja mugurkauls ir nestabils, tad, protams, mēs viņu stabilizējam. Es šim negribētu līdz galam piekrist, lai arī tas nešķiet neloģiski. Manuprāt, fiksācija ir pielietojama tādos gadījumos, kad ir absolūti skaidri un gaiši pierādīta nestabilitāte mugurkaulā, jeb kustīgums, pārlieku kustīgums. Un šo nestabilitāti var pierādīt pavisam vienkārši, uztaisot cilvēkam stāvoklī rengenus mugurkaulu no sāniem, kur viņš saliecās un atliecās, un salīdzina šīs te bildes, kur saliecoties, atliecoties, skriemeļi vai nu novirzās attiecībā pret viens pret otru, vai nu nenovirzās. Ja viņi novirzās, tad ir pilnīgi skaidri un gaiši, ka tur ir nestabilitāte, tur ir iemesls taisīt operāciju. Un vēl cita situācija, ka dažkārt tā nestabilitāte ir tik izteikta, ka cilvēkam vienkārši stāvoklī konsultācijas laikā uzspiežot uz pleciem, viņam stipri pastiprinās sāpes mugurkaulā attiecīgajā vietā, kuru mēs turam aizdomās par nestabilitāti. Un tas nozīmē, ka pie lielākas vertikālas slodzes skriemeļi viens pret otru novirzās, kas rada sāpes. Un tad arī jau diezgan skaidrs, nestabils. Tādā gadījumā mēs varam viņu stabilizēt. Paldies, ka paskatījāties šo video. Es ceru, ka tas ir atbildējis uz kaut kādiem jautājumiem, kas jums varētu būt bijuši. Tas varbūt ir izskaidrojis konceptu par stabilitāti, nestabilitāti un līdz labāk saprast, kas tad tā fiksācija mugurkaulā tāda ir un ko mēs ar to cenšamies panākt un kādas ir ēnas puses. Vēlreiz paldies, spiediet laiku, parakstieties uz mūsu kanālu, komentējiet, uzdodiet jautājumus.